Ieejot klētī, pārņem senatnes elpa un domās var uzbūrt to 18. gadsimta ainu, kad cilvēki pa zemām un platām durvīm te nāca uzglabāt ražu. Vēl šobrīd apcirkņu malas glabā senus aprēķinus, griestos un grīdās palikušas lūkas, bet platās durvis spraugas aizbāzts ar cisu maisu. Tik līdz brīdim, kad klēts atgūs savu seno godību, nemaz nebijis tik viegli, jo tā ir valsts kultūras pieminekļu sarakstā, līdz ar to atjaunošanai dubulta atbildība. Šis tiešām ir unikāls objekts ar savu kultūru vēsturisko nozīmi, un līdz ar to jau ir līdzekļi, kas ir vajadzīgi izpētēji, saucamai arhitektoniskai, tehniskai, kas arī projekta izstrāde, kas arī sasniedza tos 11 000, kur mēs dabūjām no savas naudiņas ieguldīt, kas nebija lauka atbalsta dienestā iekļauti. Kopējās būvniecības izmaksas mums ir uz 85 000, lauka atbalsta dienesta finansējums ir ap 70 000. Klēts iekļūs arī Paduras pagasta Ģerbonī. Šis bijis vēl viens no iemesliem, kādēļ to atjaunot. Klēts Ģerbonim izvēlēt, jo tā ir pagasta lepnums un vienīgā Latvijā ar mansarda jumtu, kas rada 3 stāvu ēkas iespaidu. Durvis ir saglabātas, vienīgi mēs šeit ielikām vienas vārta tāds bīdāmas durvis, kas tas priekšnoteikums ir tam, ka nedaudz samazinātu augstumu iekļuvu šajā telpā ziemas periodā, un atverot vārtus, viņš dotu mums gaismu, kad nebūtu tādas salu laiki, kad varētu izmantot telpas pasākumiem. Bet pamatā tiek saglabāts viss, un ir protezēšanas darbi bijuši durvīm, logiem, tā kā pamatā bija tas saglabāt esošā arī visus griestus un visus vērbaļus, tas viss ir kā pēc tā laika. Pēc atjaunošanas klēts ir kā sajieta nams, kas pulcē ne tikai padurniekus. Te jau ir bijuši vairāki sajieti. Nākošais pasākums, kas ir plānā, piemēram, ir romantisko kino vakars. Atkal cilvēkiem ir iespēja divās telpās uzturēties vai visā klētī, tā čalot, vienam ar otru runāt, satikties. Tad ir plānots vairākas tikšanās ar dažādiem māksliniekiem vai tādām personām, kurām būtu interesanti satikties un būt kopā, piemēram, klausīties Zaļas ievas padomos. Un tāda veida, kā arī gadskārtas svētki tiks svinēt šeit. Mēbeles klētī ir īpaši piemeklēts, lai iedarētos interjerā. Vairākas lietas palīdzējuši sagādāt iedzīvotāji, piemēram, lādi, uz kuras var saskatīt gadskaitli 1887. Lādē pirmās iekļuvušas muižas bēniņos atrastās mantas. Izskatās pavisam jauni. Varētu ielīst iekšā, vai ne? Tie ir pirmie eksemplāri pūrlādē. Es domāju, ka viņi būs noteikti vēl. Tad ir dvielīši ar monogramām izšūtā. Šī ēka noteikti piesaistīs no iedzīvotājiem tādas lietas, kuras viņi varētu ziedot kā muzejam. Un mums jau šobrīd arī ir pieteikušies ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet tādi, kuriem kaut kur mantu glabātuvais stāv kādas vecas lietas, tad viņi labprāt ziedot un dāvināt mums, un tad mēs varēsim augšā veidot muzeju. Mēs varētu iet uzreiz augšā. Mēs vaļā. Uz klēts otro stāvu viegli ar pacēlāju var nokļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Otrajā stāvā saglabājušies apcirkņi. Jau šobrīd tiek domāts, kā piesaistīt turistus. Tās, piemēram, varētu būt meistarklases, kuru amatnieki varētu mācīt savu arodu. Ir tagad tiem turistiem praksē tāds, kad viņi ar tādu monētiņu brauc un maina tās monētiņas savas pret citām. Un es jau Brigitei vienreiz teicu, ka forši būtu tāda ideja, ka uztaisīt klēts monētiņu, kur ir klēts virsū, un ka viņš samaina tās monētiņas, un ka te ir tā vieta, kur iegūt, un tas notiek visā pasaulē, un tad tie cilvēki tās monētiņas krāja. Un es domāju, tā klētī tas būtu tāds liels piesaistu punkts, kad cilvēki varētu atbraukt, un viņi aizved, jā, tāda klētiņa bijis un vienīgā Latvijā, un pašiem latviešiem būtu interesanti tādas. Divreiz, ja? Es dabūju divus. Zini, tas ir diezgan grūti. Sižetu veidoja Ieva Benefelda un Olants Perševics.